Labdien! Jau pagājis mēnesis, kopš Rojā jaunās telpās strādā bērnu biblioteka. Šodien mana sarunas partnere ir bērnu bibliotekas vadītāja Inte Celmiņa. Sakiet, lūdzu, Inte, kas šajā mēnesī ir paveikts, kādi darbi izdarīti jūsu spēkiem, kas jums palīdzēja šīs telpas iekārtot, remontēt šo agrāk veco māju? Vispirms izmantot gadījumu, mums jāpasaka paldies Kopsaimniecībai Banga, kas mums atremontēja šīs telpas, un var sakot, gandrīz uzdāvināja mums šīs telpas. Iekārtot mums palīdzēja gan rajona biblioteka iekārtoties, gan Kopsaimniecība Banga palīdzēja izgatavot plauktus, palīdzēja arī izpildu komiteja, kur mums piešķīra sekciju, mīksto grīdu, palīdzēja mums izgādāt. Ko vēl jums pastāstīt? Darbs bija diezgan grūts, prasīja dažreiz arī nervu sasprindzinājumu, liela bija arī asaras dažreiz. Droši vien arī daudz ko pašām nācās veikt. Jā, vienreiz bija tāds gadījums, ka mēs zāģējām vecos plauktus, ienāca iekšā cilvēks no ielas, Indāns, tas bija konkrēti, un brīnījās, viņš domāja, ka strādāja galdniecības vīri, bet izrādījās, ka mēs paši sāģējam, jo mums gribējās iekārtot sienas skapus lasītavā. Vecos plauktus mēs izmantojām par plauktiem tajā sienas skapjos, paši zāģējam, paši naglojam. Tā, ko var darīt, ja visur tīri vīrišķīgi darbi. Iznāca, jā, mēs jau smejamies, ka mēs varbūt būsim arī galdnieki beigās. Tagad pašiem noteikti ir tas liels prieks, ka ir liels prieks, gandarījums tomēr ir, un sevišķi tas, kad ienāk cilvēki iekšā un ka patīk, un ka viss ir apmierināti, ka pie mums ir mājīgi, un tad jau gandarījums ir un aizmirstās jau tas, kā mēs te ņēmāmies abas divas reizēm. Tomēr vairākus mēnešus biblioteka nestrādāja, tas noteikti atstāja kādu iespēju arī uz lasītāju skaitu. Noteikti lasītāju skaits ir stipri samazinājies, un tagad mums ir viss jāiedzen. Uz šodienu mums ir 160 lasītāji, tas ir mazāk nekā pagājušā gadā un citos gados. Bet mēs ceram, ka tagad mēs to panāksim arī lasītāju skaitu. Bērnu biblioteka, cik es zinu, veic arī zinām pedagoģisku slodzi. Kā tas ir salīdzinot ar to, ko jūs darījāt bērniem, teiksim, stundas pasniedzot vecajās bibliotekas telpās, un kā tas šobrīd veidojas jaunajās bibliotekas telpās? Šī jautājumā maz mēs vēl esam paspējuši. Vecajās telpās, protams, šis darbs bija ļoti grūts. Mums bija jāiet uz skolu, uz bibliotekāriem stundām, arī citiem pasākumiem. Mēs gājām uz klasēm, vekļi par rakstniekiem stāstījām, vai kādas citas pasākumi. Tam jau nav tāda atdeve, ja mēs grāmatas aiznesam uz skolu, tad bērns tajā reizē gan viņam tā grāmata iepatīkās, bet viņš jau pēc laika ir aizmirsis un neatnāk nemaz pēc tās grāmatas uz biblioteku. Bet ja mēs varam tepat uz vietas bibliotekā organizēt šos pasākumus, tad grāmatas ir uz vietas, un bērni tieši pēc šīs stundas, pēc šīs nodarbības arī grāmatas paņem. Jo te viņas ir un tas ir daudz vienkāršāk. Mums jau aprīlī, cik tad mēs pa mēnesi esam varējuši izdarīt. Mums ir bijuši 2 stundas, 5. klasē mēs stāstījām par jaunākajām grāmatām, un 7. klasē pēc skolotājas pieprasījuma mēs stāstījām par Astrīdu Lingrēnu. Te lejā izskatās viss jau tā smuki piekopts, augšā mazliet tukšāks. Kas jums 2. stāvā ir plānos paredzēts? 2. stāvā mums ir liels ieceres, mēs visu laiku esam sapņojuši par pasaku istabu, kurā mēs varētu bērniem mazākajiem varbūt organizēt dažādas pasaku pēcpusdienas ar pasaku vecmāmiņas piedalīšanos. Tur mums ir vislielākā telpa augšā, kuru mums vēl ir jāiekārto. Viņu tapšanas stadijā mēs esam arī skolā jau tā maz drusciņi ievirzījuši sarunas par spilventiņiem. Varbūt tas ir drusciņi nekaunīgi, bet mēs gandrīz vai pieprasījām, lai mums dāvina uz salas maisas spilventiņus, jo mēs gribam sēdēt uz spilventiņiem. Jo mums tur ir mīkstā grīda, un lai mums tur būtu mājīgi. Tur vēl ir viss tikai tapšanas stadijā. Tur mēs pamazām iekārtosim. Mēs ceram, ka uz nākošo mācību gadu sākuma skolā, ka mēs varēsim arī tur sākt darboties pasaku istabā. Sakiet, vai šajos darbos jums arī skolēni palīdz, bērni, vai jums tomēr uz saviem pleciem lielākais svars? Pagaidām vēl mēs laikam paši esam vainīgs. Mēs neesam iesaistījuši vēl bērns. Ir skolotāji mums piedāvājuši. Tuvākajā laikā mums ir vēl daudz jādomā par apkārtnes uzkopšanu. Tad jau mēs aicināsim palīgā bērns
tad, kad tas būs iespējams. Iekšējā iekārtojumā mēs neesam bērnus izmantojuši. Vai jums kaut kas ir padomā vai kaut kur, teiksim, domāts iegādāt arī kādus, teiksim, tehnikas tāds? Mums ir apsolīts, mums ir apsolīts no izpildu komitejas puses, mums ir apsolīts krāsainais televizors, mums ir apsolīts kompjūtera spēles. Ceram, vēl joprojām. Paldies! Mēs atrodamies lasītavā, par kuru esam ļoti ilgi sapņojuši. Lasītavā, kā parasti, atrodas visas enciklopēdijas, kalendāri un vārnīcas, var sakot tā literatūra, kas nav ņemama līdz uz mājām, kuru bērns var izmantot tepat uz vietas. Lasītavu bērni jau paspējuši ļoti iemīļot, viņiem šeit patīk sēdēt, pārskatīt žurnālus iepriekšējo gadu un arī jaunākos. Šeit mums arī novadpētniecības materiāli izvietot. Kāds esam savākuši, ir stends par Pastariņu prēmijas laureātiem. Un tagad mēs ejam pamazām uz topošo pasaku istabu, kura atrodas 2. stāvā. Kāpēc uz topošo? Tāpēc, ka šī istaba vēl nav pabeigta, iekārtot. Te vēl daudz ieceru, daudz neizdarīta. Pagaidām kaut ko šeit esam iekārtojuši, bet domājam daudz interesantāku viņu padarīt, lai šeit varētu mazajiem lasītājiem organizēt dažādus pasākumus, kurus saistīti ar pasaku. Varbūt uzaicināsim ciemos pasaku vecmāmiņu vai kādu citu pasaku varoni. Tādēļ gribam pasaku istabu iekārtot pēc iespējas tuvāk pasaku pasaulē ar vēlniem un raganām un dažādiem citiem pasaku varoņiem. Tas mums vēl jāpaveic laika gaitā. Patreiz mums galvenais ir apkalpot lasītājus un gan jau maz pa mazām iekārtosim arī šo pasaku istabu. Pienācis laiks atvadīties. Atgādinu, ka svētdien 11:00 redzēsiet mūsu raidījumu vēl vienreiz, un pēc tam piedzīvojam filmu ar slaveno roka mūziķi Filu Kolinu galvenajā lomā. Visu gaišu! Tiksim!